Viņa Matisāne, viņa ir no Daugavpils, un ar viņu es iepazinos pavisam netīšām, jo viņa pati man uzrakstīja un uzdeva ļoti daudz jautājumus par veselības jomā, dažādas jautājumus, un meklēja risinājumu savām problēmām. Vārds pa vārdam, viņa sāka piedalīties arī projektā Izmaini savu dzīvi 90 dienās, un viņa iesaistīja savā projektā arī visu savu ģimeni, un arī pat mājdzīvniekus. Lielākā problēma, kas viņai bija, ir sāpes ceļgalā, sāpes pēdās. Viņai bija grūtības iet, jo ļoti sāpēja šīs te locītavas. Pateicoties dabas vielām, viņai izdevās būtiski samazināt sāpes pēdā, locītavās. Viņas seja sāka starot, viņa kļuva tāda laimīgāka, un pat vīrs sāka izteikt komplimentus, cik viņa ir skaista. Un cik viņa mīļa un laba palikusi. Viņai uzlabojās arī miegs, uzlabojās atmiņas stāvoklis, kas ir ļoti būtiski. Sakārtojās arī gremošanas sistēma. Jā, Juri, bildi lūdzu uzliec. Un kas nemazāk svarīgi, ka viņai samazinājās arī kāre uz našķiem un saldumiem, un visa ģimene iesāka dzert šo te mūsu koraļu ūdeni, un kopā, roku rokā ejot, viņiem viss tā attiecības savstarpējās arī uzlabojās. Un par mājdzīvniekiem ļoti interesanti. Viņi arī atsūtīja man video, ka kaķiem ļoti patīk uzkāpt uz galda, palakt ūdeni, koraļu ūdeni tieši izvēlās, un kad neviens neskatās, viņi paņem un arī ar savām ķepiņām meklē, kur ir spirulīna, kur ir lecitīns. Un bijis arī gadījums, ka kaķītim sāka pūžņot acis, un viņš tīri intuitīvi atrada, kur ir skudru koka mizas kapsuliņa, un meklēja savu palīdzību. Līdz ar to viņa ļoti daudz ir mācījusies, apguvusi arī, sākusi apgūt Butakovas kursus, Olgas Butakovas, un ļoti vēlas palīdzēt gan sev, gan visai ģimenei ar šīm dabas vielām. Es domāju, ka viņai tas izdosies.